Трагедия произошла ночью в поселке Крускалны в Кековском крае. Открытым пламенем горела квартира дома на улице Jaunlazdu 5. Pamodināja mani cilvēks, kas dzīvo ar maniem istabā. Sanāk, ja nebūtu pamodinājuši, nebūtu pamodies, signalizācija nebija istabā iekšā. Visi dūmoja. Mēs bijām paši pēdējie, kas tika evakuēti. Mēs bijām šādā stāvējām uz terases. Bet apakšarē visi redzēja, kas notiek. Kad pirmais stāvs, jā. Mēs pamodāmies 5 no rīta, jo redzējām kaut kādas gaismas. Un tad mums tieši mūsu logi ir pretī tām balkonam. Un tad atvērām savas aizkarus. Un tad arī ieraudzījām drausmīgo liesmu. Tādu tā kā nekad mūžā neesam redzējuši pirms tam. Un tad arī sapratām, ka kaut kas slikts. Un tad arī atbrauc. Tad jau bija ugunsdzēsēji. Un tad jau arī sākam sarakstīties ar kaimiņiem čatā, jautāt, vai kas notiek, vai kādam kāda palīdzība ir nepieciešama. Un tad arī redzējām, kā evakuējas cilvēki. Dega 1. stāvs, 2. stāvs, 3. stāvs, jā, tāpat mājas fasāde un arī kāpņu telpa. Jā, un bija izveidojis ļoti spēcīgs sadūmojums, kā arī degšana strauji izplatījās pa stāviem. Te ir jāņem vērā to, ka bija 29 izglābtie, tas ir visi dzīvokļi, jā, var teikt. Tas nozīmē to, ka iespējams šīs sistēmas, kas bija ierīkotas šī daudzdzīvokļu dzīvojuma mājā, nebija pilnvērtīgi nostrādājušas. Ja, un cilvēki iespējams nebija laicīgi informēti. Из горящего дома пожарные спасли 29 человек, еще 15 эвакуировались из здания самостоятельно. 3 человек госпитализированы, погибли 2 детей. Tas ir viena ģimene, jā, tā kā, un šobrīd jā, ir divi bojāgājušie bērni, teiksim, un pati sieviete ar mazgadīgu bērnu arī ir smagā stāvoklī. Un kādā vecumā ir tie bojāgājušie bērni, ir zināms jums? 15 un 5 gadi. Квартира, в которой погибли люди, сейчас выглядит вот так. Судя по всему, она полностью сгорела, но видно, что этажом выше также есть повреждения. Ugunsgrēka iemesls uz šo brīdi nav noskaidrots, nav zināms. Tiek veiktas sākotnējas processuālās darbības. 11 утра, сейчас здесь все еще работают службы, полиция, пожарные. И, как нам рассказали и сами жители, и управляющий домом, жителей забрать свои вещи пока что не пускают. Mēs divus dzīvokļus šajā kompleksā, kas mums bija brīvi, nodrošinājām, un šobrīd uz Lieliepas ielu pie Spiķes daudz dzīvokļu ēkā. 2-3 dzīvokļus šobrīd piedāvājam, runājam ar katru iedzīvotāju, cik liela dzīvoklī vai var dzīvot kaut kādu brīdi kopā. Ēkas bija drošs, ilgus gadus uzturēts, nekas neliecināja, kad varētu nolikt tik tādu nelaimi. No pašvaldības puses gatavojam, nesam gatavi sniegt arī dzīvokļu jautājumu, šo palīdzību, arī visu nepieciešamo sociālo palīdzību, kas būs nepieciešama šiem iedzīvotājiem. Pašlaik vēl tiek apzināts viss šīs nepieciešamības, tiklīdz tas būs noskaidrots, tad esam gatavi rīkoties. Всего в пострадавшем доме 28 квартир. В управляющей компании надеются, что дом можно будет восстановить. Тем временем, как сообщили в самоуправлении Кековского края, к семьям была направлена кризисная команда Центра по защите детей, чтобы оказать своевременную психологическую помощь детям. Психологическую помощь также оказывают и взрослым. Эмилия Гаспарян, Марис Юст, ЛСМ.